Sveiki! Šobrīd atrodamies Smiltenes novadā zemnieku saimniecībā Pintāni. Un ar mani kopā ir saimnieks Kārlis. Sveiki! Šodien mēs parunāsim par sēklu izvēli saimniecībā. Kārli, pastāst lūdzu vairāk par savu saimniecību. Nodarbojamies pamatā ar pienu lopkopību un graudkopību tā skaitā. Ar Linas Agro sadarbojamies no 2018. gada. Saimniecībā audzējam kukurūzu, zālājus, tritikāli, auzas un rudzus. Redzu, ka šobrīd atrodamies kukurūzas laukā. Pastāst lūdzu, ar ko šis lauks ir īpašs. Atrodamies kukurūzas izmēģinājuma laukā, kurā ir iesētas 9 šķirnes. Izmēģinājuma mērķis ir atrast piemērotāko šķirni savai saimniecībai. Kādu kukurūzas šķirni esi izvēlējies šobrīd saimniecībā un padalies lūdzu, kura no šķirnēm šobrīd izmēģinājumā izskatās vislabāk? Šobrīd saimniecībā audzējam kukurūzas šķirni augstgūdu. Bet izmēģinājuma laukos vislielākais potenciāls izskatās šķirnē Liberty. Tu minēji, ka saimniecībā nodarbojaties ar pienu lopkopību. Lūdzu padalies, kādu zālāju maisījumus izmantojat saimniecībā. Saimniecībā ilgus gadus sējām maisījumu pļaušanai 2, bet šogad izmēģinājām Linas Agro jaunumu pļaušanai ekstra. Šo maisījumu izvēlējāmies tāpēc, ka maisījumā ir 60% sarkanais āboliņš. Kādas graudaugu šķirnes izvēlēs savā saimniecībā no Linas Agro piedāvājuma? Vairākus gadus saimniecībā sējam ziemas tritikāla kaprīciju, ko pēc tam mēs izmantojam lobarībā. No Linas Agro piedāvājuma izvēlamies ne tikai sēklas, bet arī minerālu mēslus, auga aizsardzības līdzekļus un mikroelementus. Paldies, Kārli, ka dalījies savā pieredzē! Lai jums veiksmīgs sezonas noslēgums!